here on the street. I'm losing my way. Čau, šodien turpinām par savu frekvenci. Mēs jau runājām iepriekšējos uzdevumos, ko tas nozīmē uzņemties atbildību par sevi. Angliski ir tāds superīgs vārds, kas saucās ownership. I own. Man pieder kaut kas, es esmu īpašniece. Un šis uzdevums ir par to, ka es esmu īpašniece savai dzīvē. Un droši vien pirmais jautājums, kas jums rodas prātā, ir, kurā vietā tad es neesmu īpašniece savai dzīvē? Kā tad es neuzņemos atbildību? Vai arī kā es varu kļūt par savu īpašnieci? Ko darīt? Un šis uzdevums ir tieši par to. Šīs te pārdomas, pats saknes jautājums ir ap vārdu gribēt. Tāpēc šo uzdevumu iekārtojiet tā, ka viena lapa ir sadalīta divās daļās. Jūs pat varat izvēlēties divas pretkrāsas vai arī balts un melns, piemēram, balta lapa un rakstāt ar melnu, un otra puse ir melna un rakstāt ar baltu, vai kaut kādā tādā veidā. Un uz vienas uzrakstiet tāpēc, ka es gribēju, un uz otras uzrakstiet tāpēc, ka es negribēju. Un es jums izstāstīšu, kāpēc tam ir tik būtiska nozīme. Tas ir tik ļoti svarīgi, ka ja mēs salīdzinām kaut kādā veidā sevi ar kaut kādu sistēmu, tad, piemēram, automašīna ir ļoti burvīga sistēma, kādā veidā salīdzināt. Šie vārdi es gribēju, tāpēc, ka es negribēju, tas ir kā ātruma pārslēdzējs. Tas maina ātrumu, tas maina absolūti visu. Tas ir tik ļoti būtiski, kā mašīnai, ja tev nav mašīnai ātrumkārpas, tu nekur netiec. Vienalga, cik tev var būt labs motors, cik labas emocijas, cik labi tev ir skaists salons vai arī fasāde. Tas var būt pat Ferrari, bet ja tur nebūs ātrumkārpas, viņi stāvēs garāžā, viņi netiks uz priekšu, vai arī apstāsies uz ceļu un būs saplīsis ātrumkārba. Tam nav nekādas nozīmes, ja nedarbojas tāpēc, ka es gribēju, tāpēc, ka es negribēju. Un es jums tūliņās pastāstīšu piemērus. Kāpēc tu neatnāci? Tāpēc, ka man nebija laika, tāpēc, ka es nevarēju, tāpēc, ka es nokavēju, tāpēc, ka man bija tikšanās, man pēkšņi pazvanīja, es nevarēju. Ja? Tas viss ir neuzņemšanās atbildība. Bet, ja tev pajautā, kāpēc neatnāci, tu atbildi tāpēc, ka es negribēju. Un tu iedomājieties, kā tu jutīsies tajā momentā. Vienkārši traki. Jo principā tu apzinies, es neaizgāju tāpēc, ka es negribēju. Jo es gribēju savu laiku kaut kur likt citur. Kāpēc tu neizpildīji šo te uzdevumu, iepriekšējo uzvedni? Tāpēc, ka tev nebija laika, vai tāpēc, ka tu negribēji? Kāpēc vispār tu kaut ko dari vai nedari? Kāpēc tu dzer kafiju, nevis tēju, vai kāpēc dzer tēju, nevis kafiju? Tāpēc, ka tu negribi otru. Kāpēc tu dzīvo tur, kur tu dzīvo? Tāpēc, ka tu gribi tur dzīvot. Kāpēc tev ir tādas attiecības, kādas tev ir? Tāpēc, ka tu gribi. Kāpēc tev ir vai nav kaut kas? Tāpēc, ka tu gribi. Un tieši tas pats attiecas arī uz vārdu es negribēju. Tāpēc, ka es negribēju. Un ļoti bieži mēs pasakām, mēs pat nevaram pateikt, jo mums liekas, ka kāds mūs nosodīs, kāds mums kaut ko pateiks. Bet principā, kamēr mēs baidamies pateikt, tāpēc, ka es negribēju, vai tāpēc, ka es negribu, vai es negribu, tad kaut kas notiks. Kaut kas ļoti, ļoti slikts notiks. Tas nāk no tā mindseta, ja, tad, ja kaut kas, tad tas. Bet šodien tu uzņemies atbildību un tu pasaki, es pārtraucu šo mindsetu, šo domāšanu. Es uzņemos atbildības par visu, ko es jutīšu, ko es nejutīšu, lietojot šīs divas lietas. Un visa pasaule eksistē starp šo vienu, starp šo es gribēju un starp šo negribēju. Es gribu, es negribu. Tā ir tava izvēle. Tas ir kā šis ātrumkoķis, kurš maina ātrumu, maina absolūti visu. Un tāpēc ir tas uzvednis. Izpēti, kā tu jūties par vārdu, kad tu pasaki kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Es nedomāju tādu vienkārši, kuras šķības vilktu vai kuras zābakus. Bet ļoti būtiskas lietas. Vienkārši pateikt, es gribēju.
un ar to pietiek. Nepaskaidro tur tālāk, vairāk. Tāpēc, ka. Un tas atkal savukārt bija tāpēc, ka, un tas bija tāpēc, ka tā ir tāda attaisnošanās. Attaisnošanos nevajag darīt. Kāpēc un neatnāci? Kāpēc neizdarīji? Tāpēc, ka negribēju. Un viss. Un es zinu, ka tur notiek emocionāla viļņošanās, tāpēc jums ir krāsas, tāpēc jums ir attēli, tāpēc jums ir klades un elpa. Un izelpojiet tās emocijas. Pasakiet un skaļi pasaki, tāpēc, ka es gribu. Arī tāpēc, un pasaki to lietu. Es to daru tāpēc, ka es gribu. Arī to es nedaru tāpēc, ka es to negribu darīt. Un pasaki, kaut vai viena pati tur tu sēdi, pasaki skaļi. Ja? Pasaki skaļi un izelpo. Lieto elpu, kusties, sāc kaut ko krāsot un darīt. Un saki visu laiku šo uzdevumu darot, tāpēc, ka es gribēju, vai tāpēc, ka es negribēju. Kāpēc tev ir kaķis? Tāpēc, ka es gribēju. Vai kāpēc tev nav kaķis? Tāpēc, ka es negribēju. Kāpēc tu ēd cepumus? Tāpēc, ka es gribēju. Kāpēc neēd cepumus? Tāpēc, ka es negribēju. Un viss. Nevis tāpēc, ka man tur ir cukurs, tāpēc, ka tur tas, tāpēc, ka šitas. Vienkārši paldies, nē. Arī, super, jā. Un tu nosaki. Ja tu negribēji, tas ir ok. Pilnīgi absolūti ok. Un tev tas ir jāpasaka. Tas ir ok, ka es kaut ko negribu. Arī tas ir ok, ka es kaut ko gribu. Un viss. Bet tas ir jāiemācas lietot, jāuzņemas atbildība. Un tā kā uzrakst šo te darbu, un nākamajā reizē, kad tev pār lūpām iet mēģinājumā taisnoties par to, ka tev kaut kas nav, vai ka tu nevari. Tāpēc nevar iemācīties angļu valodu, tāpēc, ka es negribēju. Nē, es gribēju, es pieteicos kursos, nu un tad, kāpēc tu nemāki? Nu, tāpēc, ka man nesanāk, nē. Tāpēc, ka tu negribēji katru dienu pavadīt pusstundu studējot, lasot, rakstot, ieliekot pūles. Tas ir saistīts ar gribēšanu vai negribēšanu. Tātad nekādā attaisnojuma vairāk, attaisnojumiem ir jāpazūd un sāc šodien teikt, lai kļūst tev mantra. Es gribu, es negribu. Es gribu, es negribu. Paldies, ka klausījies. Tā.